Ekrāna ierīces. Tās aizņem aizvien nozīmīgāku vietu vecāku un bērnu attiecībās. Tad, kad viņš tajā televizorā, tad viņš jau nekur citur nav. Tas viņu tik ļoti iesūdz un tas viņu tik ļoti ievelk. Kāpēc tu nenāc no tās istabas ārā? Kāpēc? Ko tu negribi? Digitālās tehnoloģijas rada plašas iespējas un ievērojamus riskus bērnu attīstībai un veselībai. Ir jāmeklē līdzsvars no bērna piedzimšanas līdz pusauģa pieaugšanai. Ekrāns pats pa sevi nav ne slikts, ne labs. Tas tiešām var būt interesanti un jauki, bet var būt arī riskanti un pa daudz. Tās tehnoloģijas būs kopā ar mums, un mums kaut kā tam jāmēģina pielāgoties. Ekrāni. Ievilkšanas spēks. Matīsa, Emīlijas un Betijas vecāki atzīst, ka mājās ir vēl 6. ģimenes loceklis – televizors. Tas ierasti tiek izmantots par atbalstu gan rīta cēlienā, modinot un gatavojot bērnus dārziņam, gan situācijās, kad vecāki ir aizņemti. Šis ir ideāls brīdis, lai rūpus iepazītos ar cilvēkiem. Ir svarīgi, lai viņš iemācās sadzīvot ar citiem suņiem. Šodien viņš iepazīsies ar Cēsu, īru sevi. Veids vienkārši kā var pamodināt viņus un visu. Es negribu tādu. Tu negribi? Vismaz 1 no 4 dabās ir pūlis, Ko tu gribi? un 1 no 12 piecīgs pilnīgi. Burvju māju? Izmeklēšanas laikā. Nec te nolikšu pie brāļa māsas, ja? Tur parasti notiek citāda celšanās augšā. Bet jo arī noliekot pie televizora, viņa arī kādu laiku skatās. Bet viņai tas ir uz īsu brīdi. Pūcis rokās jau. No pusgada viņa jau, nezinu, kaut kādi varbūt 9 mēneši, ka viņa jau tā kā vairāk skatās. Bet viņa jau skatās vienkārši, ka tur kaut ko krāsainu rāda, es tā domāju. Vēl jau tā uztvere nav tāda. Pa mājām dzīvojos, ja, tad man vienkārši kaut ko daros, man viņš kaut kur tur fonē visu laiku. Tā kā mums tas televizors bieži vien ir vienkārši ieslēgts. Ja nav tas televizors ieslēgts, ja, tad principā tad ir tā, kad ir mūžīgā mantu kārtošana, tad ir viss kaut kas jādara, tad viņi tur grib krāsot, tad grib Lego likt, un tad visu laiku jāvaktē, lai mazākā tos Lego neapēd vai tad arī sākās visādi, patiesībā īstenībā ļoti bieži visādi kašķi ir, tā ka tieši nav tas televizors ieslēgts arī. Tā šitas ir... Uz turieni? Jā. Bērni? Uz turieni, jā, tur. Tā. Arī, kur ir vēl viens. Brokastīs! Brokastīs! Karsts šķīvīšus viņiem arī vajag? Jā. Maziņos? Mums tomēr nav papildu spēki, kas pieskata mūsu bērnus. Viņi neatrodas šeit, un līdz ar to tas tomēr ir sava veida palīgs mājas darbos. Tad, kad viņš tajā televizorā, tad viņš jau nekur citur nav. Televizors, manā skatījumā tik graujoši, tas nav vienkārši jāskatās, ir saturs. Bērns jau pats nesaprot īstenībā, teiksim, kad viņam, nezinu, tā mūtene nav laba, jā. Tas jau visu laiku vecākiem ir jāskatās. Bet ja tas ir telefons un vienkārši neskatās, ko tas bērns tajā telefonā dara, tad principā jo vēlāk, jo labāk manā skatījumā. Tas varētu būt kaut kādi skolas vecumā principā varētu dot.
labi zinām, ka bērns līdz 2 gadu vecumam, kontaktējot ar ekrānu, īsti neuztver ekrāna saturu. Ja, ekrāns ir kaut kas, kas ir ļoti spilgts un piesaista uzmanību, ja, tā kā aktīvi velktu uzmanību uz sevis, bet skatoties ekrānu, bērns faktiski nesaprot, kas tur notiek. Laiks, kas ir pavadīts pie ekrāna ierīces līdz 2 gadu vecumu, tas ir laiks, kas ir zaudēts attīstībai. Tai brīdī bērns pats neiemācās regulēt savas emocijas. Ja, tad, faktiski ekrāns kļūst par vienīgo emocionālo regulātoru. Tas var aizkavēt valodas attīstību, tas var apgrūtināt koncentrēšanās spējas un visas spējas, kas tālāk ir saistītas ar pašu regulāciju, uzvedības emociju regulāciju. Un sakot, no 2 gadiem, kad bērns sāk uztvert arī ekrāna saturu, tad ir pierādīts, ka šo te darba rīku var izmantot arī, lai sekmētu bērna attīstību. Bērns īstenībā pēc to tehnoloģiju lietošanas, jā, viņš ir ļoti, ļoti uzvilcies, jā. Jā, viņš ir ļoti uzvilcies īstenībā, ja, un, ja, piemēram, ja mēs zinām to, ka suns var iekost, kā lai saka, mēs varbūt sargājam, ja, no tā suņa, bet šajā ar tehnoloģijām, šajā sakarā, teiksim, mēs ļoti daudz ko nezinām. Kaut arī televizoru vecāki uzskata par nozīmīgu palīgu bērnu pieskatīšanā, ģimene piekrita eksperimentam – uz nedēļu pilnībā izslēgt digitālo aukli. Kāda šodien saulaina diena mums ir? Jā, Emīlijā. Saulīte jau pamodās. Šodien ļoti skaista diena būs. Ceļamies. Lido bite. Kas tas tāds? Zvans. Tā nedēļa iedeva mums to, ka mēs varējām paskatīties patiesībā savus ieradumus. Bet grūtākais bija tieši pirmdienā, kad bija jāceļ bērnu uz dārziņu. Un tad es tur dziedāju Emīlijai. Matīs ļoti labi piecēlās, bet Emīlija ļoti, ļoti grūti cēlās, un es viņai dziedāju, un tad ar to zaķi ieslēdzu, mūziku tā kā slēdzu, un tā, bet... Vairāk ir jāstrādā. Nav tā, ka apsēdini vienkārši pie televizora, un tas bērns pamostās. Redzējāt, šķiet, tad kā mielīti aizsies tādā samaisi? Kāpēc vajag samaisīt? Lai tas būtu samaisīts. Ja, piemēram, viņi skatās televizoru ikdienā, no rīta, ja, un tā pamostās, ja, tad, parasti mums viņi jāskubina, ģērbies, taču, cik kā var neģērbties, un tad tagad īstenībā viņi sadzirdēja tos mūsu vārdus, kad ir jāģērbjās, un tiešām arī paši arī ģērbās. Tas, kas man ļoti vakaros patika, bija tas, kad tētis ļoti daudz spēlējās ar bērniem, kamēr es taisīju ēst. Jā, mēs visus Lego komplektus, kas bija salikti, viņi iepriekš stāvēja kastītēs salikti. Mēs viņus visus izjaucām vienā vakarā, un pēc tam katru vakaru Matīs, ja kādu gribēja, varēja paņemt un atkal salikt pa jaunu. Un principā tā kā bija vairāk jāpiedomā pie tā, ko vakarā mēs darīsim. Kas tev tur top, Matīs? Man to puķu veikals. Forši. Tur varētu dažādas puķus nopirkt. Tas laiks, kad man kaut kas jādara, ja, un tad bērni ir tādā tā kā pašplūsmā un jau skats nav pieslēdzies viss, tad sākās blēņas. Vai kas te gadījies tagad?
Emīlija gaļā iekšā ūkanu un viņa aizliek. Nu tā tad diezgan bieži vairāk patīrīja kaut ko virtuvē, kas bija jau sastrādāts vai vannas istabā, tur sašvekstījušies bija. Tā kā viņi skatījās televizoru, ja, tad es varēju mierīgi ātri uztaisīt ēst un vies. Ja. Nu, tagad ir jārēķinās ar lielāku šmuci un ar lielāku tādu tā kā ķēpāšanos, bet tajā pašā laikā ir tā foršā sajūta, kad meita grib ar tevi tā kā darboties un ņemties, jā. Pēc tam pielabos, jā. Redža? Bērna smadzenes attīstās tādā reālā, tā teikt, saskarsmē ar reālo vidi, caur visām maņām. Tas ir, kaut kur sataustot, dzirdot, sasmaržojot, pagaršojot, būtībā tā kā bērns pats dabiski darbojās, tas arī tas labākais veids, kā viņam piedāvāt darboties. Viņš ir izpletņots. Nu, kā tu jūties, ka mēs nelietojam televizoru? Baigi labi. Baigi labi? Jā? Jā. Lielākais atklājums tajā tiešām šajā visā projektā bija tieši tas, ka Matīs skaidri un gaiši pateica to, ka viņam patika bez tā televizora īstenībā. Vecāki ir tādā ķīlnieku lomā arī dažreiz nonākuši, ka viņiem, protams, viņiem ir jāizdara tāda ļoti grūta izvēle, vai viņiem jāpabeidz darbs un jāizdara tās lietas, lai nopelnītu naudu, vai viņiem jānoliek darbs malā un kaut kādā mērā jādarbojas ar bērnu. Es domāju, ka tas balanss ir jāatrod, tas, protams, ir ļoti grūti un nevar arī vainot visus vecākus, kā jūs tā darat. Protams, ka tās situācijas ļoti dažādas. Pirmsskolas vecumā ekrāni jālieto vecāku uzraudzībā. No 7 gadu vecuma atbilstoši Latvijas likumiem bērns drīkst izmantot internetu arī viens pats. Praksē vecākiem ir atšķirīga pieeja. Madara mācās 1. klasē skolā, kur starpbrīžos neviens nesēž telefonā. Pirmklasniece drīkst skatīties ekrānā 3 reizes nedēļā. Viņai nav sava telefona. Madarai pirmais podziņu telefons varētu būt 3. klasē. Atvērtība tehnoloģijām. Tā var raksturot Paula un Valda bērnību. Vecāki uzskata, ka jāiet laikam līdzi un jāveicina tehnoloģiju pratība bērniem. Šo zināšanu un prasmju sniegšanu vecāki saista ar bērna gatavošanu patstāvīgai dzīvei. Ko tu izvēlēsies? Vēl nezinu. Es pastīšos, vai ir īstais. Varbūt te skaņa. Aha. Pastīsimies, kas ir šeit. Bet es jau šitā daļā esmu redzējusi. Jā, bet skatos, kas to skaņa. Kas tas varētu būt, kāpēc skaņas nav? Nav nejausmas. Es uzjautāšu Annijai. Čau! Klausies, kas tur varētu būt pa lietu, kad nevar ieslēgt skaņu multenei? Klausies, Anucīt, nē, man pults nestrādā, nē. Ai, tā. Aizgāja. Paldies tev, mīļā. Super, tā. Čau. Izskaita līdz 3 vācu valodā. Es nezinu, kas tas ir. Viņai jau ļoti ir interesanti, viņa jau skatās, un es arī viņai neliedzu, jo tie ir tie svētki, var teikt, tā. Šajā virtuālajā pasaulē, vai tā būtu televīzija, vai tas būtu kaut kas tāds, citā ekrānā redzamais, tas viņu tik ļoti iesūc, un tas viņu tik ļoti ievelk, viņa ir tāda ļoti azartiska meitene, un tiešām, ja viņa ieiet kodā procesā, tieši tāpat lasot grāmatu, Viņa izdzīvo katru niansu, un viņa ir ļoti klātesoša tam. Un tāpēc, ja viņa skatās multeni, tad viņa neredz un nedzird neko, kas notiek viņai apkārt, un tur viņu var saukt, un viņa vienkārši nereaģē. Pamāt 3 reizes, norādīt ar pirkstu 3 reizes. Vai spēsiet to izdarīt ar mūzikas pavadījumu? Un nezinu, ko vēl.
Jā, tad mums ir vienmēr sarunāts, kad beidzās, tad beidzās. Ar šo neiet viegli, kad ievērot to, ka beidzās, tad beidzās. Un tu mācēsi izslēgt ručuku? Tev jau sanāca. Okay. Es neslēdzu viņu vēl ārā. Viss pietiek. Pagaid vēl vienu. Nē, ručiņ. Būs jau gan. Labi. Būs jau gan. Šis jau bija ārpus kārtas. No vienas puses, vai ir vecāku vadīta tehnoloģija lietošana? Jā. Viennozīmīgi. Vecāki izvēlās saturu, vecāki izveido noteikumus un robežas tehnoloģiju izmantošanai. Un tomēr no otras puses mēs redzējām, kāds iespējas uz bērnu ir tajā brīdī, kad viņi pie tās tehnoloģijas tiek. Tā būs tava. Un tā, kad viņi bija ļoti maziņi, tad es sapratu, man bija tāds liels izaicinājums. Es nevarēju saprast, ko lai tagad dara, jo multenes skatīties viņai gribējās visu laiku. Viņa raudāja, viņa čīkstēja, ka viņa visu laiku grib multenes. Un tad es viņai tā kā tagad jā, un tagad nē, un tagad jā. Es pati tā, kaut kad ļāvu un kaut kad neļāvu. Un tad viena mamma man ieteica tādu risinājumu, kad tātad noteikti konkrētas dienas, kad bērns var skatīties multenes, un stingri pie tā pieturēties. Un tā formula bija tāda, kad vecums reiz 10 minūtes. Attiecīgi viņai bija toreiz 3 gadi, reiz 10 minūtes, tās 30 minūtes. Un tad mēs noteicām, ka tās ir 3 reizes nedēļā - pirmdiena, trešdiena un piekdiena. Un tad viņa zināja, ka šajā laikā viņai būs multenes. Nebija sākumā viegli, jo, protams, ka viņai joprojām gribējās tā kā darīt to biežāk un ilgāk. Bet ar laiku viņa pierada, ka tā kārtība ir tāda. Es braukšu no savas istabas uz virtuvi 50 centus. Nē. 10. Nē. Lai ģimenē valdītu miers, ir vajadzīga pacietība, savstarpēja sapratne un vismaz 2 televizori. Vismaz 2 televizori. Mēs varam izvilkt šito ārā, paņemam, izvalkam šito. Tas nekas, ka viņš tur nav klāt. Aizēju uz to tur pamēģinām. Šito? To, ko skopēju, tad iepusē otrā. Vai šito, un tagad paņem pušu viņam. Es pat nespēju iedomāties, ko, tad, ja mēs, teiksim, principiāli iestātos, tagad mēs nedosim līdz 3 gadu vecumam nevienu ierīci, tad arī mēs paši viņas nedrīkstētu izmantot, jo, skaidrs, ka bērns redz, ka vecākam kaut kas ir, tad viņam taču arī to gribās, tur krāsains, spīdīgs ekrāns, tur mirgojošs un tā. Mēs arī paši diezgan aktīvi izmantojam. Katrā gadījumā, man liekas, nekad nav bijis tāda doma vai aprunāta tēma par to, ka tas būtu ļaunuma sakne, kur mums ir jākontrolē, kaut kā jāierobežo. Tās ierīces, es īsti neatceros, kā tas bija mājās, bet mēs ļoti aktīvi viņas izmantojam, tā kā mēs gājam ārpus mājas, jo, lai bērna uzmanību noturētu un lai viņš negribētu tikai skriet prom, viņus ir 1,5 gada vecumā no vecākiem, kas ir pilnīgi normāli, un tad visu laiku skrien apkārt viņam. Jā, tas bija digitālais knupītis, viņi tajā laikā diezgan daudz arī pavadīja. Es domāju, ka pat varbūt tad bija vairāk laiks ierīcēs nekā šobrīd. 1,40 m. Es pat teiktu, 1,40 m maksimums kaut kur. Bet labi, tas būs jāpārmēr pēc tam. Tad pa priekšā konceptuāli dabūt iekšā. Labi, un šitā bīdīšana sanāca, nokopēt arī izdevās. Vienīgi es nezinu, vai var viņš izbīdīts, vai var nokopēt. Jā. Parasti arī programmēšanā tā, ka kaut kāda reāla problēma vai ko risināt. Un tad es domāju, pamēģinām to sienu zīmēt, ja, kā lai saprot, kas ir vajadzīgs. Ir vecāki, kuri jau sāk no bērnu dienām kaut ko darīt kopā uz datoru. Un man liekas, ka tā ir tāda laba prakse, sākt to darīt kopā ar bērnu, jo tas daudzējādi bērnam pirmkārt rada piemēru, arī, kad var spēlēt, var pārtraukt spēlēt, un tas rada viņam jau arī šo, jau bērnam augot, tas rada viņam to izpratni, ka tās spēles nav kaut kas tikai domāts bērniem, un vecāki viņu nesapratīs. Tu viņu apzīmēs visu melnu? Nē, es kaut ko tā piezīmēšu, un tad izkrāsošu vēl. Protams, datorā Valdim labāk iet, Pauls līdz datoram tiks.
Un Paulim īstenībā nav vēl tādas pat intereses, kas ir pārsteidzoši, ņemot vērā, ko Valdis ir uztaisījis, ko viņš jau prot, bet Pauls ļoti izjūt sevi kā mākslinieku. Jā, Pauls māks sev aizpildīt, vienkārši tāds zīmē kaut kā pašpietiekami. Diezgan interesants ir arī jautājums par to, kurā brīdī bērnam parādās pašam tāda dabiska interese par kaut ko, kam viņš ir gatavs veltīt vairāk par 15 minūtēm. Un mūsu gadījumā bērniem patiesībā tā ir tikai māksla. Tā, ja viņiem netiktu nekas cits piedāvāts. Mākslā viņi ir gatavi darboties, tur zīmēt, veidot kaut ko. Tas ir ļoti dabiski. Bet viss pārējais tomēr ir ar kaut kādu pastumšu. Nē, tāpat programmēšana jau nav tā, ka tas ir pirmā izvēle. Katru stundu varēja tad iet tajā modelēšanā tehniskajā, un tad es 4 nodarbības, tātad 4 stundas es taisīju, ja viņš bija 4 daļās sadalīts. Un 8 arī bija. Šitā bija pirmā lieta, ko es biju taisījis, ka tā ir mašīna, bet viņa es pats nebija krāsojis, visu to melno viņa jau bija. Es logus iekrāsoju gaismu un aizmugurē gaismu. Var arī taisīt ar garāku diegu. Es tikai vienu reizi savā dzīvē pie tā telefona esmu tikus klāt. Vismaz pagaidām Madrai ir 7 gadi, viņa iet 1. klasē. Es neredzu vajadzību pēc šīs ierīces, jo šobrīd tiešām man tiešām ļoti gribās, lai viņa apgūst visas tās lietas, kas šajā vecumā viņai ir tik ļoti nozīmīgas. Mēs visur viņu aizvedam, atvedam un tā tālāk, viņa nekur viena pati nedodās, tad man mums atkrīt vispār tāds jautājums, kad šīs ierīces būtu vajadzīgas. Protams, viņa ir jautājis par to, kad tā kā viņai būs telefons, un tad mēs jau vairākas gadus par to esam runājuši, kad mēs tā esam noteikši, ka no 3. klases, bet es nezinu, vai tas tā būs, Madara, kā tev šķiet? Droši vien jā, kad no 3. klases, tad tomēr tam bērnam arī jāsāk kļūt patstāvīgākam. Ir pētījumi, kas saistās ar tehnoloģiju vilinājumu un bailēm no tehnoloģijām. Un visi cilvēki, mēs esam, tie, kas tehnoloģiju izmanto, mēs esam gan vienā, gan otrā šajā te grāvja pusē. Mums ir bailes kaut kādā veidā no tehnoloģijām, īpaši, ja runa ir par mūsu bērnu tehnoloģiju izmantošanas paradumiem. Un no otras puses mums ir ārkārtīgs vilinājums pašiem tās tehnoloģijas izmantot. Pirmajā reizē taisījuši to ēdu. Un tur arī var izvēlēties viņam lielam un ēdu var arī sniegu, un viņš baigākajā ātrumā pievieno. Tas atkarīgs, kāds noliec plānu, tādā viņš pievieno. Var pat kvadrātus pievienot un tam līdzīgi. Valdim jau no 7 gadu vecuma, man liekas, varbūt pat, 7 gadi viņam bija, mēs aizsūtījām pirmo reizi uz programmēšanas skoliņa, un tālūk, man liekas, iedeva tādu pamatu grūdienu. Un mums bija dīls, ja viņam būs 11 gadi, ja viņš nemācēs pelnīt jau pats naudu, tad mēs kaut ko nebūsim izdarījuši pareizi. Un, principā, liekam visu uz to, ka tad, kad viņam būs 11 gadi, viņš varēs brīvajā laikā programmēt, ko pats gribēs un ar to pelnīt naudu. Tas ir tāda bērnu sagatavošana izdzīvošanai. Jo, kaut vai salīdzinoši, es pārcēlos no laukiem uz Rīgu, kad man bija 16 gadi, iestājos kultūras akadēmijā, biju 4 gadus laimīga ar savām humanitārajām lietām, un pabeidzot akadēmiju vispār nesapratu, ko es varu darīt šeit Rīgā. Un es nebiju paralēli nestrādājusi neko, un es negribētu nevienam no saviem bērniem neko tādu novēlēt.
no tā, ka Valdis ir mācījies programmēšanu, un es ceru, ka viņš varēs to turpināt darīt, ka viņi iet kaut kādās mākslas nodarbībās, ka apgūst kaut kādas tehniskās prasmes, ka tas ļaus viņam konkurēt tirgu. Varētu teikt, tā ir tā kā 3D modelēšana. Vēlāk tādas prasmes nodara visādiem inženieriem vai spēļu dizaineriem vai arhitektiem. Ja mēs teicam dizainu, tad arī tādas lietas kā izpēte, meklēt informāciju, apkopot, analizēt. Tad tā pati, protams, prasme vispār kaut ko veidot uz datora un vizuālā prasme, vizuālās komunikācijas prasmes attīstās. Tu tiki līdz finišam? Jā. Tagad nevaru vairs iet uz priekšu. Tu gan esi labs, ja tu džipu aizbrauc lēnītē un precīzi līdz finišam. Tad tev man trāsa sanāca. Finiš. Cik es redzu, tagad, piemēram, pirmklasnieki visi jau ir diezgan labi sagatavoti ar tiem ekrāniem un tehnoloģijām. Māk ieslēgt spēles, māk visāds dažādas tur pašapkalpošanās lietas, tur arī pelīti pārsvarā visi māk izmantot un saprot, kas tas ir. Tā vienkārši ir realitāte, ka viņi jau ir piedzimuši ar tehnoloģijām, viņi māk viņas lietot, un tā ir prasme, un tā ir vajadzīga prasme. Sastājamies rindā tādā kārtībā, kā mēs iznācām ārā. Madrai brīvajā skolā nevienam bērnam nav telefona. Viņiem tajā viņu kolektīvā nevienam nav telefona. Līdz ar to ir ļoti vienkārši. Man tātad ir 15 pirmklasnieki, visa saziņa notiek caur mani. Ja vajag, vecāki sūta ziņas, bet jā, telefona nav. Un tā pieredze arī ir tāda, ka arī 2. klasē vēl tā interese par telefonu nav. Un 3. klasē viņa sāk parādīties. Kurš nākošais? 4-nieks, 5-nieks. Vai mums jau ir supa? Un tad, kad pienāca šī attālinātā mācīšanās, tad mēs sapratām, ka mēs neprotam ieiet E-klasē. Mēs tur neko neprotam, neieraudīt, neatrast. Un tad atkal tā otra puse. Kamēr mēs esam šajā skolā, viss ir ļoti labi, bet tomēr bērni mēdz skolu nomainīt. Un arī to 6. klasi beidzot viņam būs jānonāk tajā pasaulē, kur tas dators un tās tehnoloģijas ir. Ļoti labi! Ļoti labi, ka mēs jau bijām iesildījušies grāmatā. Tā, vajadzētu šitien te nedaudz bukumbrākšanu. Ik pa laikam parādās kāds spēļu spēlnieks, kuram ļoti, ļoti svarīga ir šī spēļu spēlēšana. Tas neietekmē mācību procesu, bet tas ietekmējas jau ir to bērnu jau pašā būtībā. Ka tam bērnam ir nenoturīga uzmanība, un, protams, tas līdz ar to uzreiz noved arī pie mācību problēmām. Ka bērniem ir tā iztēle mazlietiņ kaut kādā savādākā virzienā aiziet. Ja šitā te programma ir ļoti viegla, kādreiz man likās tas ļoti grūti kā uztaisīt, kad tu pēc malas atlieks. Mēs sākam piemērot to darbošanās maiņu tad, kad tu saproti, tas bērns jau ir pazudis tur, un tad viņš ne uz tevi reaģē, ne arī pats sev kaut ko labu tur dara. Un tad nomaiņ, jā. Tas ir grāmatas, drusciņ kaut kas, ka tas ir kā alternatīva. Tas pats, kur reizēm mēģina to pašu izvilkt ārā, paskriet. Grūti sanāk, bet vispār kaut kas. Paši viņi spēlējās arī ļoti labi savā starpā, vai tos paši Lego, vai kaut ko zīmē, būvē kaut ko, vai ārdu mājā ārā. Skrēso labo, soļos marš, Rīgā karš, burbuļu mātei deguns garš. Bērnu audzināšanā es tomēr palieku pie tā, ka kamēr bērni ir mūsu mājās nodoti audzināšanā un mēs viņus audzinam, ka tomēr šos noteikumus un to, kā mēs darām, kā mēs rīkojamies, tomēr nosaka vecāki.
Mēs varam ļaut bērniem arī izdarīt kaut kādas izvēles, bet ja mēs ļautu izdarīt izvēli visā, protams, ka tie bērni lielākoties viņi ēstu frī kartupeļus, piekostu klāt tur hotdogu un dzertu kolu. Protams, ir jāļauj arī viņai pašai kaut ko izvēlēties, bet lai viņa zinātu, ko izvēlēties, tev ir jāparāda, ko var izvēlēties, jo bērns, loģiski, viņš nav redzējis ļoti daudz, ko viņš izvēlās to, ko viņš zina, vai par ko runā draugi un tā tālāk. Un tāpēc sākotnēji man likās ļoti būtiski, pieņemsim, ja tā ir multene, tad lai viņa būtu angļu valodā, lai ir kaut kāda pievienotā vērtība. Vai var cepa atskārt, ka bija domājis tikai un vienīgi par atgriešanos pie klana? Man ir ļoti būtiski, lai Madara nepalaiž garām ļoti daudz un svarīgas lietas dzīvē. Piemēram, šobrīd viņai attīstās lasīt prasme, viņai attīstās valoda, vārdu krājums un tā tālāk. Un tas ir laiks, ko viņa pavada, mēs lasam kopā grāmatas, viņa skatās grāmatas, viņa ļoti daudz rotaļājās, mēs spēlējamies, mēs ļoti daudz sarunājamies. Bet es saprotu, ka laiks jau ir limitēts, un es pat nevaru iedomāties, kur tajā laikā ietilpināt to ierīci un to ekrāna laiku. Pusauģiem un arī jau sākumskolas vecumā bērniem tehnoloģija izmantošana ir diezgan būtiska socializācijas daļa. Te es varu atkal atsaukties uz Eiropas komisijas pētījumu. No 8 gadu vecuma vairs neviens nešaubās par tehnoloģiju izmantošanas lietderību skolēniem. Aizliedzošā pieeja, kā pētījumi liecina, ir saistīta ar diezgan lielu risku nokļūt interneta kaut kādas jomas, sauksim, vai nu spēļu vai kādā atkarībā. Jurģa prasmes jau ir pietiekamas, lai izveidotu datorprogrammu, kas spēj risināt kādu uzdevumu. Nākotne pusaudzes saista ar programmēšanu. Vienlaikus zēnu aizrauj datorspēles. Kā norāda eksperti, šajā vecumposmā svarīgākais jautājums ir nevis cik, bet kā jaunietis lieto tehnoloģijas. Svarīgi, lai pusaudzes tiktu galā ar citiem dzīves uzdevumiem ārpus ekrāniem. Vai pašam Jurķim ir sūdzības par redzi? Tā neesmu pamanījis. Tev liekas, ka savās brillēs redze ir apmierinoša? Jā. Jā, labi. Saprotu, ka pašlaik notiek mācības attālināti. Cik bieži tu pavadi laiku pie datora šobrīd? 2, 3, 5 stundas dienā? Kaut kas 6. Es vēl 6. Un kā ar mobīlo telefonu lietošanu? 2 vai 3. Tad kopā pavadi 8 stundas dienā pie viedierīcēm. Jā. Paldies. Es tev aiztaisīšu vienu atstiņu ciet šādā tā veidā. Man neliekas, ka baigi tā man būtu problēma. Varbūt bišķi acīm sliktāk, bet tā nedomāju. Es varu beigt, te, kad mamma sāka parasti. Un tāpēc neliekas. N-R-O-E-K. Labi, šeit? Nē. Augšā arī rindiņa nesanāks. Arī es daudz ko citu daru. Ejot draugiem, kad varēja, un eju uz treniņiem. Bez brillītēm iztosēšu augšējā rindiņa pagrūti, ja? Un kā būs ar šo aci? Pārsvarā pašlaik notiek viss pie tūluma darbiem, vai ne? Tālumā pārsvarā neskatās. Jā, tāpēc arī tagad sanāk daudz pie tā datora, jo viņš mācās līdz 2. Un pēc tam viņš grib atpūsties, un tā kā viņam tas dators patīk, tad atpūsties arī sanāk pie datora. Tad pēc darba ar datoru atpūsties nozīmē nevis skatīties telefonā. Ja, bet tev vajag aiziet paskatīties caur pa logu, kaut kur tālumā, lai tavas acis atslābinās. Jo, kad tu skaties tuvumā, tās sasprinzinās. Ja tu paņem telefonu, tās joprojām ir sasprindzinošā stāvoklī. Viedierīces nebojā redzi, bet bojā
tajā tas, ka mēs saspringzinām tās acis, ja, un ilgstoši to daram bez pārtraukuma. Tas ir tas galvenais faktors, kāpēc tā redze bojāsies. Ja bērns skatās diezgan ilgstoši telefonu, televizoru, datoru, grāmatu lasa un nepareizi attālumā un apgaismojumā, tad, protams, un tā notiek, piemēram, pusgadu laikā, tad tās sūdzības var pāriet uz kaut ko smagāku, piemēram, kā acu fokusēšanās spēja vairs nespēja atslāpst. C++ valodā stundas laikā uzkodēja bankomātu ar PIN kodu strādājošu un izmaksu. Tā. Ja neievada nepareizi, tad nestrādās. Un tur jau ir ielikts, kad kontā ir tik un tik nauda, un tad var izrakstīt, cik izņems. Un tad redz, kad ir izmaksāti 150 eiro, atlikums ir 700 eiro, un te parāda, kādās banknotēs ir izmaksāts. Jurģim arī ļoti patīk programmēšana un datori, un tā ir atkal tāda viņa kaislība un iespējams, ka arī nākotnē profesija. Līdz ar to, man liekas, arī nevar tā pilnībā apspiest to. Es jau esmu iemācījies HTML valodu un JavaScriptu. Un es arī domāju, kad es pabeigšu C++, mācīšos Java. Nevis JavaScript, bet Java. Tās ir atšķirīgas valodas. Parasti cilvēki viņas sajauc. Es daudz domāju, kā to līdzsvarot ar kaut kādām citām aktivitātēm. Vai iet uz izstādēm, vai uzspēlēt kaut kādu spēli, tur zīmēšanas galdā, lasīt grāmatas un tā. Un ārā iet, bērni arī nekad neatsakās no ārā iešanas. Šilts vēl iet? Jā. Ja viņš tiešām labi tiek galā ar dzīvi, un viņš pie tā datora arī patiesībā dara dažādas lietas, tad visticamāk tas nenorāda to, ka viņam ir grūtības ar pārmērīgu lietošanu. Viņš vienkārši daudz pavada laiku pie datora, un tā ir tāda, kaut kādā ziņā neizbēgama mūsdienu tendence. Intelektuālā ziņā es domāju, ka tās tehnoloģijas ir labi, bet varbūt uz koncentrēšanos un iedzināšanos uz tādām kvalitātēm, kas man pašai dzīvē liekas svarīgas. Man liekas, ka tur varētu traucēt šī sadalītā uzmanība, tas, ka visi video ir ātri, visu laiku to bērnu izklaidē, tas mazina to, ka tu pats domā un pats analizē un pats iedzinies. Man liekas, ka 7 vai 8 stundas spēlēt jau pa daudz ir. Un pēc līdz tam laikam jau apnīk, vai arī es gribu iet gulēt. Ja, un tāpēc es spēlēju ilgāk par to. Pusaudzim jāguļ 8 līdz 10 stundas, taču viedierīču lietošana bieži notiek uz miega rēķina. Tā liecina Amerikas Pediatrijas akadēmijas dati. Jurģis apņēmās nedēļu nespēlēt datorspēles vakara stundās pirms miega. Jurģi, tev mamma šonadēļ vairāk cina projām no ekrāna kā parasti, vai nē? Jā. Cik daudz vairāk tu jūti spiedienu? 2 reizes. 2 reizes vairāk? Jā. Un kā tev šonadēļ likās, tu labāk gulēji, tāpēc, ka vakarā tik daudz nespēlēji to datoru? Pievērš uzmanību
Vienalga, cik ilgi es guļu vai kā es guļu, man joprojām negribas celties no rīta. Pēc, neteiktu. Ja pie manis atnāk jaunietis ar miega traucējumiem, viena no pirmajām lietām, ko es jautāju, ir par viedierīču lietošanu. Jo šajā vecuma grupā tas ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc jaunietis nevēlas iet gulēt, kāpēc viņš neguļ pietiekami daudz. Un lielākoties nozīme ir tam, ka viņi neiesaistās miegu veicinošanās nodarbēs, bet tieši otrādāk. Viņi nodarbojas ar tādām aktivizējošām nodarbēm, piemēram, kā skatās televizoru vai spēlē video spēles. Un ar šiem jauniešiem runājot, viņi saka, jā, man citādāk garlaicīgi, citādāk es ieguļos gultā, man nenāk miegs, es paņemu telefonu, parunājos ar draugiem, un tad man miegs nāk vēl vairāk. Tas, ko mēs runājam, ko es viņam rekomendēju, ir mazināt tādas nodarbes pirms miega, kas uztrauc un kas aktivizē, un vairāk nodarboties tādām lietām, kas nomierina un kas patīk. Piemēram, ļoti labi būtu doties kādā pastaigā vakarā, paklausīties mūziku. Īstenībā arī bērniem patīk tas laiks, ja tas ir tiešām veltīts viņiem un uzmanība, tad nav bijis nekad tā, ka bērni no tā atsakās. Tas ir jautājums, cik vecākam ir arī pietiek daudz spēka. Bet, teiksim, pārunāt vai, ja es ierosinu kaut kādu aktivitāti, nav tā, ka bērni atsakās to darīt, viņi labprāt to dara. Līdz ar to, es jūtu, ka bērniem tā uzmanība ir nepieciešama un jāpiedomā vienkārši, bet tas, ka tu pats esi tajā darbā, pietiekami daudz izlicis enerģiju un pats esi pārgurs, tā ir pilnīgi tiesa. Psihologi iesaka ģimenēm kopīgi izstrādāt un ieviest vienotus ekrānu lietošanas noteikumus, jeb veselīgu digitālo mediju diētu, ko ievēro gan bērni, gan vecāki. Anna mācās 11. klasē. Katru rītu pēc pamošanās viņa stundu aizvada sociālajos tīklos, galvenokārt sekodam līdzi saviem iemīļotajiem britu komiķiem, blogeriem. Annai mēdz pietrūkt laika fiziskām aktivitātēm svaigā gaisā, un vakaros reizēm ir grūti aizmigt. Es atceros Nome. Kaut kad viņa pateica, mēs braucām uz bērēm. Viņai bija tāds, tu tikai nevēlas to telefonu ārā. Man tāds, kā tev liekas, kas es esmu tiešām tur mācītājs runās, un es skatīšos telefonā, tā kā, jā. Tas vēl likās tā savā ziņā ļoti aizvainojoši. Ka tik traki, ja tev liekas, ir, bet nav. Tā kā es atceros to pirmo momentu, ka tad, kad es tiešām dabūju to savu pirmo skāraņotīgo telefonu. Un ka tā kā es varēju ielādēt tur visu kaut kādas dažādas spēles, un pirms tam jau tā kā draudzenēm bija skāraņotīgie telefoni, tad es tā kā jau zināju, kurus es gribu salādēt, un tad kurus es tā kā spēlēšu. Un tad tas bija tāds moments, ko es atceros, ka es visvairāk spēles tieši spēlēju. Tagad, piemēram, es spēles vispār nespēlēju, bet tad, ja tā kā salīdzinājumā daudz Instagramā sēž vai kaut ko tādu. Tad sākās tie sociālajie mēdīji par savu kaut kur ap 14 gadiem, 14, 15. Es ļoti reti lieku. Tad, kad ir kaut kādas labas bildes, jo arī nevar tur visu likt Instagramā, tāpēc, ka tur sako arī kaut kādas skolotāji. Un tēts tikko izveidoja Instagram, kas man bija tāds ok. Nevar likt visu to, ko tu gribi. Iespēja piekļūt sociālajiem tīkliem pusauģu vecumā ir ļoti svarīga.
jo tā ir pašlaik jau gandrīz vai neatņemama daļa no sociālas piederības, grupas piederības un no identitātes veidošanas procesa. Sociālos tīklos lielākoties tiek publicētas tādas pozitīvās, labās ziņas. Ja mēs redzam visu laiku to, ka citiem ir tikai labi, tas ir ļoti liels risks pārprast, ka citiem cilvēkiem dzīvē viss norit labi un nekādu slikto izjūtu viņiem nav. Tā ir viena no sociālo tīklu ēnas pusēm. Viņi nerāda realitāti, viņi rāda izkropļotu realitāti. Hey, baby! Daudz laimes dzimšanas dienā! Paldies! Tu tagad veca. Ritīgi. Es tev močīju dāvanu. I biju močīju. Nespoiloju. Es nespoiloju, es vienkārši saku, ka es močīju. Grupas. Luīs, man liekas diezgan cool. Jā, Luīs, tā kā, es varu pasatos par to otru, viņš tā kā... Izteikti internetam ir savu valodu. Un spēja izteikties, tā kā mēs iepriekš iesmējām par to pateikt to, ko tu gribi pateikt, tas paliek grūti. Un tas, kas ir pilnīgi reāli, kad pazūd vārdi, veidojas jauni vārdi, vai vārdi tiek lietot nepareizā nozīmē. To skolā ļoti labi var izjust. Viņa tā valoda ietekmē ļoti, ļoti. Tas tiesa. Bet man liekas, ka valoda visu laiku mainās. Tāpēc es tā kā nesaprotu, tāpēc man liekas, tīpaši cilvēki cēpās par to, ka lieto kaut kādus tur angļu vārdus un ka tur nevar saprast, ko tu ar to domā. Viņi piemeklē tulkojumu. Bet tad jūs arī saviem krievu vārdiem piemeklējat tulkojumu. Jā, mēs ir piepaprasti. Tas pats mums arī latviešu valodā bija nesen kaut kāda tēma tieši par to, ka tā kā kultūra mainās un kultūra tiek samaitāta tīpaši latviešu valoda un kaut kas tāds. Bet tā kā tā valoda visu laiku mainās. Tā kā bija vācieši, runāja daļai vāciski, daļai latviski. Tā kā bija Padomju Savienība, tā nevienas latviski normāli nerunāja. Un tagad vienkārši ir cits laiks, tagad angļu valoda dominē. Agrāk mamma kaut kur vakarā slēdz Wi-Fi ārā. Kaut kur noteiktā laikā ņēma to kastīti. Jo kāds pakluso viņas leid atpakaļ, un tad to kastīti ņēma uz guļamistu. Vai arī, ja kaut kad viņa arī uznāca, ka viņa ņēma telefonu nost. Es neatceros, kāpēc. Kad viņai uznāca. Bet es tā kā neatceros, kāpēc. Jo tā kā es vienmēr visu izdarīju, bet tev vienkārši uznāca kaut kāda, ka viņi sadusmojās uz mani, tad viņi izdomāja telefons pie visu, vai viņš paņem to telefonu. Es to telefonu tāpat vienmēr atradu. Es vienkārši tā kā es pat atceros, tāpēc, ka man bija tāds, kāpēc. Tā kā es nesapratu, ko es esmu izdarījusi. Es domāju, ka es kolektīvi ņēmu visiem nost. Nē, man, Elspēte, tu nekad neņēmi. Nekad. Neviens cits jau par tiem mūsu bērniem neparūpēsies. Neviens cits viņiem neatņems tos telefonus un Wi-Fi neizslēgs. Un arī tajā brīdī, ka viņš ir dusmīgs un ka viņš, protams, ka viņam nepatīk, ja viņam atņem telefonu vai izslēdz Wi-Fi. Bet tā jau ir tā vecāka tā kā misija, kurš neviens cits to mūsu vietā neizdarīs. Un tajā brīdī, ka mēs to darām, mums jāapzinās, ka mēs darām labu. Mēs to darām tie vecāki, kam interesē, tie savus bērns, tie arī atņems telefonu. Ļoti būtisks princips, kas ir jāņem vērā Latvijas vecākiem, mums ir jāpāriet no aizliegumiem pie noteikumiem. Mēs tā, protams, aizliegt. Mēs drošības labad aizliedzam visu, kas ir jauns un nepazīstams, un bērni diezgan veiksmīgi atrod veidu, kā mūsu aizliegumus apiet, bet kopīgi izstrādāti noteikumi darbojas ļoti labi. Īpaši, ja mēs zinām pamatojumu un kopā ar bērniem šos noteikumus esam izstrādājuši. Anna aizpilda Amerikas Pediatrijas akadēmijas izstrādāto digitālo mēdīju diētas plānu, izvēloties ieteikumus, ko apņemas ievērot turpmākajā nedēļā. Piemēram, nelietot telefonu ēdienreizēs, šķērsojot ielu un stundu pirms miega. Visas tās tehnoloģijas ir jālādē ārpus istabas, jo tas traucē tā kā. Nē, pa nakti. Nē, bet modinātājs. To es nevaru īsti. Need at least 1 hour of exercise each day. Ko? Jo ārā līst, kurs vilkšos. Iekšā? Nē, labi, jā.
šobrīd jau tā kā atsevišķa diagnoze ir tāds šis saziņas kakla sindroms, ja, kuram ir raksturīgs, ka var būt saspringzinājums apkaklas daļā, kakla mugurējā daļā, galvas sāpes, saspringzinājuma galvas sāpes pakausī, deniņa daļā, pierē, tirpst rokas, ja, un tā ir arī novērots pētījumos, ka tas tā tad sākās jau šajā pusauģa vecumā, jo ilgstoši liek to viedierīts līdz jau vecākiem cilvēkiem arī, ja, bet tā tad visi šie, kas kādreiz bija simptomi veciem cilvēkiem vai vecākiem cilvēkiem, šobrīd jau tad var parādīties arī jauniešiem, ja. Es ievēroju to, ka it kā to telefonu izliek gaitenī. Tā kā tas ir tā stunda pirms gulētiešanas, bet pēc tam es to telefonu atstāju sev istabā. Jā, miega ziņā tas man neko baigi neietekmē, jo es tāpat guļu par maz. Man personīgi vienkārši labāk patīk tā kā skatīties kaut ko, kamēr sēdu. Tā kā sevi izklaidēt kaut kādā ziņā, nevis tā kā vienkārši koncentrēties uz stāvēšanu. Nu, man ir dejošana arī 2 reizes nedēļā. Visas pārējās nedēļas dienas ir tā pašvakā par to visu. Es domāju, ka būtu vienkārši pastaigāties. Tas ir tā kā kaut kas, ko gribētos. Ne jau, ka tur uzreiz jātais kaut kāds baigais workouts. Es piefiksēju to, ka es pavadu Instagramā daudz vairāk laika, nekā man sākumā likās. Tad es sapratu, ka tas to var darīt labāk tikai tad, kad man ir laiks, patiešām nevis, ka nosēsies ķip uz 5 minūtēm, bet tad patiesībā tās nav beigās 5 minūtes. Ekrānierīces mūsu dzīvē ienākušas uz palikšanu, arī bērnu un vecāku attiecībās. Bērnu audzināšana digitālo tehnoloģiju laikmetā prasa jaunas zināšanas, prasmes un iemaņas. Nemainīgi arī šis laikmets liek vecākiem būt informētiem, ieinteresētiem un mīlošiem. Man liekas ļoti svarīgi būt tādiem tā kā apzinātiem par to, ka šis ir tāds stimuls, kas mūs tādā vienkāršā valodā sakot ievelk. Mēs katrs droši vien to esam piedzīvojuši. Mums vienkārši ir tā adekvāti jārēķinās ar to, ka tas tā notiek. Tā sēdēšana pie datora vai viedierīcēm kopumā paliek par normu, un tās stundas mums aug, un arī pieaugušiem tās lietošanas stundas aug. Ja tā lietošana ir normāla, tad ir, protams, jādomā arī par citiem veselības aspektiem, tīri par fiziskiem veselības aspektiem. Pētījumā 2018. gadā tika vecākiem dots padoms attīstīt jaunu paradumu. Mēs uzdodam jautājumu, kā tev šodien gāja skolā. Ļoti bieži uzdodam šādu jautājumu. Un pētnieki ieteica uzdot jautājumu, ko tu šodien darīji internetā. Interesēties par to aizspoguļu arī drīzāk būtu jāmēģina izveidot tādu komunikāciju ar bērnu, lai viņš nekautrētos no tā, ka jūs esat viens no draugiem viņa profilā. Tās tehnoloģijas būs kopā ar mums, un mums kaut kā tam jāmēģina pielāgoties. Es domāju, ka tās sekas, ko tas nodara, vēl mums pilnībā nav zināmas, jo tā ir jauna problēma. Es domāju, ka mēs vēl tikai uz priekšu redzēsim, kādas ir tās īstās sekas visai šai digitālai videi. Ja lielāka daļa vecāku apzināsies, kādas ir tās iespējas, ko ekrāns sniedz un kādi ir tie riski, tad droši vien, ka tad arī mēs varētu kaut kādus veselīgākus paradumus ieviest neagrāk.